Šodien es gribu uztaisīt klasisko biskvītu. Būs arī receptīte, varbūt kādam arī noderēs un arī gribēs pamēģināt. Te man būs 150 grami cukurs, 150 grami milti un 5 olas. Sāksim gatavot. Tagad mēs atdalīsim olu baltumus no dzeltenuma. Un tagad viss mums ir atdalīts. Šeit ir olu baltums, šeit dzeltenumi. Un tagad sāksim pamazītiņām kult līdz gaišām putām. Un tā mēs pakāpeniski pieliksim 150 grami cukura. Re kādas skaistas, baltas, gaisīgas pikas mums sanāca. Un tagad mēs pieliksim olu dzeltenumus. Un kulsim arī pamazam drusciņām, ne uzreiz. Lūk, mūsu biskvītiņš pufīgais ir gatavs. Pakāpeniski mēs iekūlām olu dzeltenumus un tagad varēsim jau likt formiņā un cept. Lūk, šāds pufīgs biskvīts, skaista mīkla mums sanākusi. Un tagad mēs iesijāsim pakāpeniski miltiņus mūsu biskvītā, bet pakāpeniski 150 grami caur sietiņu. Būs uz kādām 3-4 reizītēm, un tagad mēs smuki šo visu iecelāsim iekšā no apakšas uz augšu. Lūk, visi milti mums jau ir iesijāti, viss jau mums ir ļoti smuki izmaisīts, apmaisīts, un tagad liksim formā. Lūk, šāda man ir forma sagatavota, 24 cm diametrā. Tāds mums būs biskvīta lielums. Un tagad lejam biskvītu formā. Kāds pufīgs, skaists. Tikai paskatieties, kas par biskvītu. Šis ir klasiskais biskvīts, baltais. Un cepsim 180 grādos 30-35 minūtes līdz gatavībai. Tad mēs ar kociņu pārbaudīsim. Smuki nedaudz mēs viņu formiņā izlīdzināsim, tā lai mums viņš būtu smuks. Redz, kāds skaistulis. Tā, mūsu biskvīts jau ir iekšā krāsnī. Gaidīsim, kas mums tagad nāks ārā. Biskvīts mums ir gatavs. Šāds lūk viņš izskatās. Skaists, piepūties, zeltaini brūns. Krāsnī cepās 30 minūtes. Tagad biskvīts nedaudz atdzisīs un tad ņemsim ārā no formas.